Sveiciens visiem! Šodien esmu saņēmusi savus jaunākos produktus. Tas ir D vitamīna tests, kā arī pašu D vitamīnu. Un šodien es nedaudz pastāstīšu tieši par D vitamīna testu. Mēs labi visi zinām, ka mums ir šobrīd ļoti svarīgs D vitamīns organismā, jo tas nostiprina imunitāti, samazina nogurumu, nespēku, sekmē muskuļu, kaulu un zobu veselību. Un mēs labi zinām, ka šobrīd tieši šajā laikā, kad cilvēki ļoti daudz slimo, mums ir ļoti svarīga arī imunitāte. Līdz ar to ļoti svarīgi ir noteikt D vitamīna līmeni, vai mums pietiek viņa organismā, vai mums viņa trūkst. Un tad šis D vitamīna tests ir konfidenciāls. Tas ir laboratorijā analizēts, izžāvētus asinspilienu tests, kas atklāja katra cilvēka pašreizējo stāvokli. Vai viņam pietiek šī D vitamīna organismā, vai viņam trūks šī D vitamīna organismā, kā arī pielāgo D vitamīnu nepieciešamību uzturā. Priekšrocības šim D vitamīna testam ir tas, ka viņš ir ļoti ātri veicams, ļoti vienkārši veicams un tiek ļoti vienkāršā grafiskā veidā parādīts cilvēkam, vai viņam ir ļoti zems D vitamīns, vai viņam pietiekoši, vai viņam ir ļoti augsts šis D vitamīns. Līdz ar to katrs cilvēks veicot šo D vitamīna testu sapratīs, teiksim, kas viņam šobrīd šajā situācijā ir jādara. Jums parādīs tieši ieskatu, teiksim, D vitamīna līmenī. Jums arī tiks pielāgot ieteikumi, kā palīdzēt palielināt uzturā, teiksim, ar uztura palīdzību arī palielināt D vitamīnu. Mēs iesakam šo D vitamīnu veikt katram cilvēkam ik pēc 120 dienām, lai jūs varētu kontrolēt, kā, teiksim, ik pēc gada laika arī kā mainās tas D vitamīna daudzums, vai jums ir pietiekošs, vai viņš nav. Priekšrocības šim testam, viņš mēra D vitamīna stāvokli, to ir ātri un viegli izdarīt. Jūs iegūstat padziļinātas zināšanas, tad, kad skatāties zino testa mājaslapā savu līmeni, tur ir arī papildus informācija gan par D vitamīnu, ko tas dod un kā mēs ar uzturu varam viņu arī palielināt. Jūs sekojat līdzi savam, teiksim, progresam, vai jums viņš palielinās, kas notiek jūsu organismā šo D vitamīnu, un, kā es teicu, tas ir anonīms tests, un to veic neatkarīgā laboratorija. Pastāv vairākas patiesībā metodes, kā tiek noteikts D vitamīns. Teiksim, zino izmanto vislabāko praksē metodi, kas nodrošina visaugstāko analīžu precizitāti. Tas ir 25 hidroksivitamīna D tests, ir labākais veids, kā, teiksim, var sekot līdzi D vitamīna līmenim, jo tas mērā 25 OHD, un viņš ir vēl pazīstams kā kalcidiols līmeni asinīs. Tests atspoguļo visas 3D vitamīnu avotus, gan, teiksim, ko cilvēks ir uzņēmis ar pārtikas produktiem, gan ar uztura bagātinājumiem, kā arī ādas sintēzi. Un nosaka, vai jūsu D vitamīna līmenis ir optimāls, pārāk zems vai pārāk augsts. Parasti D vitamīnu nosaka gan nanogramos uz mililitru, gan arī nanomolos uz litru. Mērvienība nanomols uz litru patiesībā šobrīd ir visizplatītākais, kā var noteikt D vitamīnu. Šobrīd iesaku cilvēkiem tiešām uztaisiet testu, pārbaudiet, vai jums pietiek D vitamīns. Ja jums viņš nepietiek, tad arī mums ir produkts, kurš palīdz uzlabot D vitamīna līmeni, un nākošajos video es arī pastāstīšu par pašu D vitamīnu. Un, ja jums rodas jautājumi par kā veikt šo testu vai, teiksim, vēl kādi citi jautājumi, tad droši rakstat direkt, un es labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem, vai es arī sagatavošu tādu video, kur būs atbildes uz visiem jautājumiem, ko klienti būs uzdevuši. Rūpējamies par savu veselību. Šobrīd tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nostiprinam savu imunitāti. Mēs jutīsimies labāk, arī mūsu ģimene jutīsies tad labāk, un mēs varēsim arī paši par sevi parūpēties. Lai mums visiem foršā un izdevusies diena!